Labdien! Mani sauc Elza Gulbe. Es esmu no Liepājas Ķoča. Šodien man ir padomā viena pasaka. Vecajos laikos Dievs ar velnu vieni paši pasaulē dzīvojuši. Velnam bija govis, kuras ganīja dzilni. Dzilna ir tāds putenis, ja jūs nezinājāt. Visas velna govis bijušas melnas, bez ragiem un ar nesašķeltiem nagiem, kā zirgiem. Bet Dievam vispār govju nebija. Viņš ļoti gribēja kādu nokrikt no velna, bet velns nav devis. Tā Dievs nodomāja. Nu, ja velns nedos ar labu, tad es ņemšu ar gudrību. Kādu dienu Dievs sācis būvēt lielu kūti, garām gājis velns un vaicājis: kam tev tik liela kūts? Tev tak nav govju. Dievs atbildējis: ja būs kūts, tad būs arī govis. Kādā karstā vasaras dienā Dievs radīs mušas, dundurus, oļus un visādus citādus knišļus un sūtīs tos pie velna govīm. Velna govis sākušas bizot, dzilna vairs tās nespēja novaldīt, un tā velna govis pa taisnu ceļu ieskrējušas Dieva kūtī. Dievs ātri tām pierē saspraudis poļķus, pāršķēlis nagus un nokrāsojis raibu spalvu. Velns piegājis pie kūts un vaicājis: atdod manas govis! Dievs atbildējis: nu ņem, ja tās ir tavas. Velns apskatījies un savu govi vairs nav pazinis. Un tā velns ar tukšām rokām aizgājis mājās. Un mājās viņš tā sadevis dzilnai pa pakaus, ka viņa govis nespēja novaldīt, ka kopš šī laika dzilna staigā ar sarkanu pakaus pa mežiem, govis saukdama. Vai jūs gribat dzirdēt dzilnas balsi? Jā. Tad klausieties. Pru, 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 pī! Vilks apēda. Nu tāda ir tā dzilnas balss. Ja manā stāstā nesapratās Dievs ar velnu, tad es jums pastāstīšu nesaprašanos starp brāļiem. Kad manam tētim bija 2 gadiņi, viņa mammai piedzima vēl 2 dēli, dvīņi. Sākumā tētim nepatika, ka viņa mamma kaut kādus 2 sīkos pārnesus mājās, jo viņam tika mazāk uzmanības. Kādas 2 nedēļas vēlāk viņš mammai prasīja: mammu, cik ilgi viņi pie mums paliks, līdz viņus vedīs prom? Mamma mēģināja viņam izskaidrot, ka tā tas nenotiek. Bet tagad mans tētis ir priecīgs, ka viņam ir brāļi, un es domāju, ka Dievs ir priecīgs, ka viņam ir govis. Paldies par